Kaut gan ārā ir augsts un drēgns, SEM komanda ir mērojusi aptuveni 150 km garu ceļu šeit uz Talsu rajonu, kur pie Usmas ezera atrodas kāds īpašs kultūrvēsturisks objekts, un šo objektu sauc Usmas elku liepa. Arī turpmāko nedēļu garumā mēs jūs iepazīstināsim ar šādiem īpašiem kultūrvēsturiskiem objektiem, jo SEMs ir iesaistījies kādā interesantā vides aizsardzības akcijā. Un šīs akcijas ietvaros mēs turpmāko nedēļu garumā apceļosim dažādas Latvijas pilsētas un iepazīsimies ar šādām pašām liepām, arī ar dažādām alām, kurām ir nepieciešama īpaša aizsardzība. Par šo akciju mums noteikti ko vairāk varēs pastāstīt kompetenti cilvēki, tādēļ dosimies tūlīt pat noskaidrot ko vairāk. Usmas elku liepa ir unikāls dabas un kultūrvēstures piemineklis. No kādreizējās svētliepas atlikusi tikai 3. vai 4. atvašu paudze, no kurām pašlaik saglabājušās tikai 2. Turklāt viena no tām jau sasniegusi dižkoka statusu. Liepa pašlaik ir nopietni apdraudēta, jo viens no stumbriem sasvēries par 20 grādiem. Tas nozīmē, ka stiprāks vējš var jebkurā brīdī pārbīdīt lielo smagumu centru un vēsturisko koku nolaust. Šī liepa vienkārši bija skaists piemineklis. Iedomājies, liepa turpinās no vecās ar žuburiem, tālāk nākošajā paudzē, un šitā ir liepas 2. paudze, un 3. jau aug jauno žuburos ārā. Tas tā kā tāds simbols, ka viss tas turpinās. Ar ko tad lūdzu ir īpaša šī te akcija? Ar ko ir īpaša? Ar to, ka var pastrādāt ar rokām publiski. Un ar to, ka pirms strādāšanas normāli vēl smadzenes pakustina kopā ar vietējiem skolēniem. Jo, ja pieņem, skolēni ir baigi progresīvi, visās vietās ir ar skolēniem parunāties, svēta lieta. Un, ja no sākuma parunājamies, pēc tam kopā pašam sējam, tad uzreiz ļoti daudz draugu veidojās. Vai tomēr šis rudenīgais laiks un lietas kaut kā nepatraucēja šodien visiem ieplānotiem darbiem? Domāju, ka nē. Ja jautri, tad es nedomāju, ka pamana, ka ir tas lietus un augstais laiks. Nē, tas galīgi netraucē. Tāpat ir interesanti. Ko šodien uzzinājāt? Varbūt interesanti Māra Olds vadītajās lekcijās. Varbūt kaut kas no tā stāstīt arī noderēja šajā procesā. Ko viņš jums interesanti stāstīja par dabu kaut ko mācīja vai konkrēti par šo liepu vai vispār par dabas aizsardzību? Viņš stāstīja, ka ir jāpiedomā katram par to, ko viņi dara, kā labāk ir dabai. Ka pašam ir jādomā par to, ko dari, lai nedarītu sliktu. Ka pa zāli, ka uzkāp virsū, ir jāatvainojas. Jā. Mums izstāstīja par arboristiem, veco koku sakopavējiem, par ko mēs nebijām dzirdējuši iepriekš. Oriģināls. Kā viņš teica sākumā? Kas ir arborists? Arborists, pareizāk sakot, arborists kokopis, jo Latvijā ir tagad tāda profesija, jau būs vairāk kā 5 gadi ieviesta. Un tas ir cilvēks, kas rūpējās par koku, no iestādīšanas brīža līdz pat tam brīdim, kad viņš ir jānocērt. Un, Latvijā ir pazīstami mežkopji, kas, rūpējās par mežu un par meža kokiem. Jā. Arborists vairāk rūpējās par tiem kokiem, kas ir cilvēka vidē, parki, piemāja, tāda veida koki, jo tur ir sava specifika, kas, daudz likumu, kas nedarbojas tā kā mežā. Jā. Ja mežā kokus mēs audzējam tāpēc, lai iegūtu tur malku, papīru un tādas lietas, tad, atkal cilvēku vidē tie koki domāti, lai būtu, krāšņi, lai priecētu cilvēkus, jā. Un tur arī, tā kopšana ir daudz savādāka. Vai šī profesija nav bīstama? Ir. Mācību kursā mums pat ir tāda lieta, ka mēs saviem studentiem liekam viena tāda nodarbība, kurā iekarst riķim un iedod zāģi rokās. Un viņam ir sevi jānozāģē. Tas, protams, notiekās pie pašas zemes, bet, lai viņš saprast, ka, no zāģi pietiek tik daudz, tie ir kaut kādi 5-8 zubi, lai sevi nogrieztu. Jā, nejauši novicinoties ar zāģi, ir liels iespējas pārcirst virvi, un tad ir tā kā anekdāte bums. Kurā vietā var apgūt šādu interesantu profesiju? Šo profesiju pašreiz māca Ērgļu arodvides skola. Jau būs 2 izlaidumi, jau ir kā teikt, ir aiz muguras, un tagad jau ir 3. Un cik Latvijā ir profesionāli arboristu? Ērgļus beidza, ja nemaldos, jau būs kaut kas bišķi zem 50 cilvēkiem.
Kā radās ideja par šādu te pasākumu, šādu akciju? Jo tomēr veidi, kā ieguldīt naudiņu šajos laikos, droši vien ir ļoti daudz, bet, varbūt kā tieši šī vides sakopšanas ideja? Vides sakopšanas ideja mēs sākām ar programmu par izglītojošo programmu skolās, un mēs finansējām programmu, kad cilvēks stāsta skolēniem par to, kas ir svarīgi zaļā domāšana, ekoloģijā. Un tad vienā brīdī mēs sapratām, ka ir ļoti labi izglītot un zināt, bet vienā brīdī ir jāpieķerās arī kaut ko praktiski izdarīt. Zinājām, ka ļoti daudz objektu Latvijā, kuriem vajadzīga palīdzība. Un faktiski šī glābšana ir vajadzīga uzreiz un tagad, un nav laika gaidīt. Ir mājaslapa, kurā katrs cilvēks var pieteikt objektu un vienkārši dot ziņu par to, kas būtu jādara. Un tad mēs skatāmies un runājam ar speciālistiem tādiem kā Māra Solte, kuri zina to, teiksim, ko var izdarīt, kurā vietā, un tad izvēlamies šos te objektus. Un, kā izvēlamies, es domāju, lielā mērā tas arī ir šī objekta vērtība. Esam šodien gana daudz pastrādājuši. Esam savākuši zarus, esam apkopuši liepu, esam ieskanējuši plaukstas. Šodien ir tiešām gana daudz padarīts. Ir laiks doties mājup, bet mēs ar jums, skatītāji, noteikti tiksimies vēl kādā no nākamajām reizēm, kad dosimies uz kādu citu pilsētu, sakopt atkal kādu citu vēsturisku objektu. Viņmēnes